Mēs redzam, pirmajā kvartālā, pirmajā ceturksnī vairāk kā 777 miljoni budžeta deficīts. Ir. Mēs esam grieztus faktiski jau sasnieguši. Pareizi. Iekšzemes koprodukta pieaugums praktiski jau 0, tipat labi viņš vienā brīdī jau būs tūdaļ mīnusā. Mums ir neizbēgami, ka nāksies pārskatīt visus budžeta tēriņus. Pirmkārt, publiskos iepirkumus. Vairāk kā 5 miljardos vērām, vienmēr sakot. Visu infrastruktūru mūsē, ko mēs darām, visus neiedzīgos komandējumus. Nebūs laika mums varbūt bildēties skaistos ziedos, bet ir jāiet cauri, pilnīgi visām izmaksām būs vienkārši jāgriež. Ir jābūt premjeras uzstādījumam, katram valdības loceklim, tas ir jāsaprot. Uz kādu samazinājumu mēs ejam. Jā, būs nozares, kurā iespējams vai veselības aprūpē, vai izglītības ministrijā nevarēs tik strauju no samazinājuma dabūt. Tur tas būs skaidri un gaiši jāpamato, bet ir mums publiski iepirkumi, tēriņi, ierēdniecība. Atbildes mēs varam to izdarīt. Es labprāt, pirmkārt, publisko iepirkumu sistēma tiešām tiks pilnveidot diezgan būtiski. Šodien bija pēdējā sanāksme darba grupai, kas pie šī jautājuma strādāja. Šodien bija tikai prezentācija komisijā. Jā, nav jau nekas precīzi. Es nerunāju par komisiju, es runāju tieši par to darba grupu, kur būs vairāk tiešām būtiski priekšlikumi par to, kā mainīt publisko iepirkumu sistēmu, lai viņi būtu efektīvāki, lai tur būtu tie ietaupījumi. Par to mums vispār nav šaubu. Es varbūt esmu naivs, es tiešām uzskatu, ka tas ir ministru un valsts sekretāra primārais uzdevums. Tas ir tieši tas, ko es gaidīšu, arī strādājot šajā budžeta pārskatīšanas grupā. Es gaidīšu tiešām no katras ministrijas, no katra ministra kritisku redzējumu par to, kuras programmas pārskatīt, kā izdevums mazināt. Ja mēs tagad valsts pārbaudi uzdosim šādu programmu izstrādāt, tu tiešām tici, ka kaut kas rezultātā tiks ietaupīts no nodokļu līdzekļiem. Es domāju, ka mēs samaksāsim kārtējos miljonus par šādas programmas izstrādi un nekas netiks samazināts. Mēs varam atgriezties pie laika, kad jūs bijāt valdībā. Jāatgriežās būs.